Vai šķiroties kredīts jādala uz pusēm? Esam nolēmuši šķirties un īpašumu dalīt uz pusēm, bet mums ir neatmaksāts kredīts, uz šī īpašuma ir reģistrēta bankas hipotēka. Vai kredīts arī jādala uz pusēm? No juridiskā viedokļa nekas nemainās, vai esat laulībā, vai esat šķīrušies. Šķiršanās nemaina jau uzņemtās saistības. Visi līgumi, kas noslēgti ar banku, paliek nemainīgi. Ja abi bijāt līdzaizņēmēji, tad tādi paliekat. Ja viens ir aizņēmējs, otrs galvenieks, tad tādi arī paliekat pēc šķiršanās. Kredīts netiek dalīts uz pusēm. Tomēr situāciju var mainīt, ja banka tam piekrīt. Pirms vērsties pie bankas, pāriem vajadzētu vienoties par turpmāko risinājumu, vai īpašums pēc šķiršanās tiks pārdots, un nauda, kas paliks pāri pēc kredīta samaksas bankai, tiks sadalīta uz pusēm. Vai īpašums paliks vienam no laulātajiem, kurš turpinās maksāt kredītu, bet otram laulātajam samaksās viņa daļu. Ja neviens nevēlas īpašumā dzīvot, varbūt labāk īpašumu izīrēt, par iegūto naudu nomaksāt kredītu un vēlāk izlemt turpmāko risinājumu ar īpašumu. Par jebkādām izmaiņām kredīta saistību maksāšanas kārtībā vispirms jāvienojas ar banku. Jebkurā gadījumā pirms dodaties uz banku, nepieciešams vērsties pie jurista, kas spēs atrast atbilstošāko risinājumu.